Jā, sveiki, labvakar visiem. Mēs esam Artūrs un Laura Doveiki. Un īstenībā ir patiesi prieks ar jums šovakar parunāt un padalīties, kā saprot, tā tēma ir liecības. Un jā, man īstenībā būs prieks padalīties ar mūsu dzīves stāstu. Un tā kā droši vien gan tiem, kas klātienē, gan tiem, kas skatās ierakstā, es gribētu teikt, ka droši vien būs interesanti gan tiem, kas tic Dievam, gan ja kāds uztrāpās, kurš netic un vai ir ceļā, vai šaubās, vai ir varbūt absolūti noliedz Dievu, tad es domāju, ka varētu būt interesanti tāpat, jo mēs parunāsim par mūsu dzīves gājumu. Mēs esam bijuši tajās kurpēs. Mēs esam kādās te kurpēs mēs neesam bijuši, un līdz ar to es domāju, ka būs interesanti vienkārši dzirdēt, kā dzīvo cilvēki, kā viņiem dzīve pagriežās, kā notiek kaut kādas lietas un problēmas. Un es te iesākumā mazliet pirms mēs bijām, klausījos arī to, par ko tika runāts. Un jāsaka tā, ka tas mērķis droši vien ir dot godu Dievam ar šo liecību, ko viņš ir darījis. Ne mums, mēs varētu arī te mierīgi nebūt. Un tā otra lieta ir, kad arī tika pieminētā rakstīt, kur teiks, ka Dievs dara visas lietas par labu tiem, kas viņu mīl. Un tas ir apbrīnojami. Mēs arī braucām šurp un runājām, ka droši vien ir šeit jaunieši, ja, ka jūs ejat cauri savām dzīvēm un ir kaut kādas lietas, kuras nav nemaz priecīgas un ir kaut kādi grūti brīži un tuksneši un kaut kādas ielejas. Tad tas interesantais, droši vien, ko dara atcerēties, kā šobrīd es skatos jau uz atpakaļ uz daudzām lietām, kā tu nezini tanī brīdī, kā Dievs to visu pēc tam var izmantot. Varbūt tie ir grūti brīži, varbūt tās ir kaut kādas lietas, kurām jāiet cauri, kaut kādi zaudējumi, kaut kāda atgriešanās no grēkiem, bet pēc tam to visu Dievs var darīt par svētību gan tavā dzīvē personīgi, gan arī tas, ka tu vari dalīties un stāstīt citiem, kuri varbūt iet cauri līdzīgām lietām. Tu viņiem var teikt, klausies, bet Dievs ir uzticams un viņš tev nepametīs un turi drošu prātu un ej cauri un nebaidies. Un tas ir brīnišķīgi, ka šodien es skatos atpakaļ uz kaut kādu daļiņu savas dzīves un domāju, wow, redz, kā tas viss nebija pa velti, tas nebija vienkārši kaut kā nejauši. Arī tās nepatīkamās lietas, par kurām mēs parunāsim, bet šodien kādam cilvēkam tas var būt par svētību un arī kaut kur citur, kur mēs esam jau dalījušies ar to mūsu stāstu. Nu jā, es cerēju, ka tu iepazīstinās, ka mēs esam vai ne 12 gadus laulībā. Es nevaru jau visu izstāstīt uzreiz. Bet pazīstam kā pāris, mēs esam jau no 18 gadiem. Mēs viņam tieši pusdzīvi esam kopā. Un mums pašiem nācās kļūt dzīviem. Tas viss ceļojums, ko mēs dalīsimies, mums pašiem tiešām nācās kļūt dzīviem, lai mēs sāktu beidzot dzīvot, nevis eksistēt, un lai mēs arī iemīlētu dzīvi un iemīlētu arī dzīvību. Un mēs esam ļoti svētīti ar bērniņiem, un mēs gaidām tagad jau drīzumā 5. bērniņu, un pēc tam padalīsimies arī, kā Dievs ir ļoti, ļoti rāvis ārā no daudz lielām bēdām caur šiem bērniņiem, bet tas iesākums, ar ko es gribētu teikt, ka izskatās varbūt skaisti, bet tā nav bijis vienmēr. Un es esmu no tiem cilvēkiem, kura paziņoja, ka es nekad neprecēšos un man nebūs bērni. Jo es biju ļoti vīlusies attiecībās, es biju vīlusies skatoties apkārt, cik daudz šķiršanās un neusticības, kas vispār notiek ģimenēs, un es pati nāku no šķirtas ģimenes, un tagad atskatoties, es saprotu, ka arī liela daļa manu lēmumu un mana dzīve tieši arī pusauģu gados izauga tieši no tā, ka es uzaugu bez tēva, un tā dzīve visa bija kā tāda mīlestības ubagošana. Sākotnēji kā bērns tas bija vairāk kā vienmēr būt priekšā, vienmēr izcelties, pievērst sev uzmanību. No sākuma tā kā teicamnieks un tur dziedāt un dejot, un lai mani pamana, un beidzot pamana, un beidzot iemīl mani un mīl mani. Pēc tam jau kā pusaudzis, tas ir interesanti, ka tas pārgāja savādāk, jo starp pusauģiem tas noteikti nav noslēpums, tie krutākie ir tie sliktākie. Un tur tu vari vislielāko popularitāti dabūt, un ap 7. 8. klasi es iekritu ļoti grēcīgā dzīvesveidā. Tādā, par ko man būtu pat kauns runāt, bet es saprotu, ka tas ir arī tas mans dzīves ceļš,
ko es esmu visu pamēģinājis, un man nekad neviens vairs nevar iestāstīt, ka tur ir forši. Es esmu to tiešām ēdus un attēdusies un apvēmusies, un es to tiešām vairāk negribu. Un tā grēka dzīve bija tiešām ļoti traka. Es biju ļoti dumpīgs jaunietis, bastoju daudz skolu. Man mamma nezināja vispār, kā ar mani tik galā, un mums rados ir vispār tādas alkoholisma problēmas un cietumi, un man mamma atzinās, ka viņai bija tā doma, ka es būšu arī viena no tām. Un es uz to arī gāju, uz tādu pašiznīcību, un neredzēju nekam jēgu dzīvē. Man sāka vajāt arī ēšanas traucējumi. Tas noteikti meitenēm mūsdienās ir arī tāds aktuāls jautājums, jo, ja tu gribi būt tā skaistākā un pamanāmākā, tad tu skaties, ko rāda pa televizoru. Tad tu dari visu, lai tāds būtu. Un tas tāds ļoti traks, par to es arī atsevišķi varētu dalīties par to, ka vienkārši es neēdu neko, izņemot ābolu, dzēru kafiju un pīpēju cigaretes visu laiku. Līdz tam, kad tu saēdies, un tad tu neej vienkārši uz skolu, tāpēc, ka tu jūties draņķīgi, tu esi izgāzies un šādā te aplī. Un paldies Dievam, ka es pirms tam dzīvoju tādā mazā ciematā, kur tas grēks gāja uz urā, ja visas atkarības, kuras jūs varat iedomāties, var teikt, bija manas, nu ne pilnībā, bet ļoti pietuvināti. Mums nācās pārcelties uz pilsētu, un tur tas temps nedaudz mazinājās. Un tur tad man bija tā iespēja kaut kur apvārsnī satikt, redzēt Artūru. Jā, es jau varu apliecināt to, ko Laura teica, jo tiešām, kad mēs iepazināmies, es sākumā tā apvainojos, jo mūsu ģimenē tā kā ēšana bija cieņā, ja, un viņi neko neēda, kas viņai piedāvāja. Es domāju, kāds sakars, viņi tā kā viņa negaršo tas, ko es droši vien piedāvāju, bet vēlāk jau viss tā kā noskaidrojās. Un par to manu dzīvi īsi iestākot, faktiski, jā, man bija tā svētība, ka es piedzimu tā laikā, ka es piedzimu, negluži varbūt, ka es piedzimu, bet ka es jau kādā apzinīgākā vecumā, tur 4, 5, 6 gadi, man ģimenē tā aktīvi meklēja Dievu vecāki, arī māsa un brālis, laikam vairāk gan brālis tā laikā, un es tās pirmās tādas daļa no pirmām bērnības atmiņām, man ir Luterāņu baznīcas solē esmu bijis, un tas bija svētīgi, jo tad sāka veidoties vispār, protams, kā bērnam. Bērns tīri labi uzņem un notic tam, ko pieaugušiem tur dažkārt nāks gadiem. Ja? Tā kā bērnam tas viss pietiekami pašsaprotami. Tas bija labs laiks, kad tā mana ticība, vispār tāda pārliecība, ka Dievs ir, viņa tāda diezgan pašsaprotami sāka veidoties. Bet kā man patīk tas teiciens, viņš gan nav gluži no Bībeles, bet es redzu, ka viņai ir tāda patiesības grauds, ka Dievam īsti nav mazbērnu. Varētu pastrīdēties par to, ka mazs bērns kristīgā ģimenē ir savu veidu Dieva mazbērns, bet līdz brīdim, kad, protams, viņam ir iestājas zināma pilngadība, briedums, viņš kļūst apzinīgs, un viņam pašam ir jāsāk pieņemt lēmumi. Dievs sāk viņam arī uzlikt atbildību par to, ko viņš dara. Lai gan tas mans ceļa iesākums bija svētīgs, jebkurā gadījumā, tomēr kaut kā pusauģu gadu un tas laiks, kad viņš nāca, protams, tur kaut kā manā dzīvē, un tas ir normāli, Bībele par to runā, mēs šodien arī pieminējam dažas raksturvietas, ka tā vilkme uz grēku un viss tās kārības un viss tie prieciņi, ko pasaule piedāvā, viņi kaut kā uzvarēja. Un, protams, kaut kur līdzīgi kā Laurai tur ienāca, nezinu, visādas cigaretes un tam līdzīgas lietas un kaut kādas ballītes un viss tās pārējās lietas, bet tā varbūt atšķirības starp mani un Lauru bija tā, ka es zināju, ka tas ir grēks. Es tikai zināju, ja? Bet tomēr viņš ir ļoti jauks un brīnišķīgi un jaunība, ja? Un viss kaut kas ir jāpaspēj. Bet vienmēr tā apziņa, tāda klusā balss tāda bija iekšā. Artūr, klausies, kur tu ej, ko tu dari, kāpēc tu to dari, un tā sirdsapziņa jau runā iekšā. Un es pieļauju, ka ļoti daudziem cilvēkiem, kas varbūt nāk no kaut kāda kristīga fona, tas tā līdzīgi ir. Un tai grēcīgajā dzīvē ar visiem šīs pasaules priekiem sanāca tā, ka mēs iepazināmies ar man topošo sievu tur pilsētņā Tukumā, kur mēs dzīvojām. Un droši vien tas, kas bija interesanti, par ko mēs arī tālāk runāsim, ka faktiski Dievam bija gudrs nodoms, kā to visu savā laikā pagriezt uz labu. Protams, ar kārtīgu pārmācības arī devu un sāls daudzumu, kas pašiem bija jāizstrēvi pēc tam.
Bet tas bija interesanti, kad mēs tā satikāmies tajā visā. Un tagad, skatoties, liekas diezgan neticami, ka Dievs arī tādas lietas var kaut kā izmantot ar savu gudrību. Nu, lūk, un tā iesākās tas mūsu ceļš kopā. Jā, un es arī varu apliecināt, ka tas, ko Arturs saka, ir patiesība, jo es biju piedzīvojis tiešām tādu melno pusi attiecībām, un pēkšņi kaut kāda gaisma no Artura, kaut kas jocīgs sāk parādīties. Viņš grib vienkārši ar mani parunāties. Tad bija pat tik interesanti. Mēs bijām ne tikai paralēli klasē, ja, mācījāmies tā kā vienaudži, bet mēs pārcēlāmies un mēs sanācām pat blakus kāpņu telpā, par ko tu biji ļoti pārsteigts. Ja. Izrādās, viņš man jau sākumā pamanīja skolā. Es jau uzreiz, ziniet, kā 9. klasa, un tad tā kā mainās, atnāk kaut kāda jauns svaigs asins atnāk uz vidusskolu no citām skolām. Un es kaut kas nezinu, kāpēc. Kaut kas bija, kaut kāds klikšķis. Es jau Lauru tā kā ievēroju tad. Bet es nezinu, kāpēc kāds 2 gadus man nepievērs uzmanību. Es arī biju kautrīgs un neko īsti lietas labā nevarēju saņemties darīt. Bet, tad kaut kā vēlāk tas viss tur sanāca vēlākos. Un tad bija tāda interesanta epizode, kas apliecina, ka man tiešām nekāda nodoma par Arturu nebija. Ka es viņam palūdzu kaut ko man no veikala atnest, jo man vajadzēja otrā dienā uz skolu, un bija 9:30 vakarā, es to ļoti skaidri atceros. Un es ar nemazgātiem matiem, caurām treniņu biksēm, kaut kādu melnu mēteli uzmetus, izēju kāpņu telpā, vienkārši paņemt to lietu. Un es saprotu, ka tas Arturs, viņš neiet projām, viņš vienkārši neiet projām, viņš stāv un viņš grib runāties. Es tā kā, ok, labi, parunājamies nedaudz, parunājamies vēl. Un tā mēs norunājam līdz 5 rītā. Un tad mēs konstatējām, mēs konstatējām, ka arī tā kā viss, tā kā vajadzētu iet mājās. Un tad mēs konstatējām, ka tas bija 29. no 28. 29. oktobra, un jāgriež pulkstenis, laikam, pa stundu atpakaļ, un vēl stundu var. Jā, mums vēl bija stunda, un tā bija augsta, netīra kāpņu telpa. Mēs gan varbūt nedaudz darbu ieliesim tajā, ka, lai to izvilkt, mēs jau aizgājām arī uz vietējo mazo kioskiņu, nopirkām vēl cigaretes, ja, lai tā kā neuznāk tas miegs un tā tālāk. Bet pēc tās nakts manā prātā kaut kas sāka notikt un manā sirdī. Es sāku domāt, vai tiešām pastāv tādi vīrieši, kas ir gatavi vienkārši runāt ar tevi, kuram tu esi interesanti pat par sevi, kurš neko nepieprasa, negaida. Un tas bija interesanti, ka tieši vēl viena tāda vieniņa. Arturs arī slēpa, ka viņa vecāki ir kristieši. Un es tā domāju, tā arī bija tāda dieva gudrība, jo, ja es to sākumā būtu uzzinājis, es biju ļoti rezervēta pret kristietību. Mūsu ciemā visi tie baptisti, luterāņi vēl tā, bet baptisti, jā, tur tie vispār kaut kādi trakie. Un mums bija turklāt baptistu baznīca ceļā uz skolu, pa ceļam uz skolu mežā. Ja? Un tad mums tur bija visādi baisie nostāsti, un tad mēs vienmēr skrējām tai baznīcai garām. Un vienīgā man tāda asociācija ar baznīcu bija, ka es tur dziedāju. Jā, es dziedāju, es tur gāju, bet es tur neko vispār, tā kā mums gan bija kaut kāda kristīgā mācība. Man tas likās nedaudz interesanti, bet tas ātri beidzās skolā. Tur bija kaut kāds 3 nodarbības, bet tā arī tas man likās, tā. Un es tiešām nāku no pilnīgi nekristīga dzimtes. Varbūt tur ir kaut kur vecmāmiņas nedaudz, bet nekad nekas nav tāds runāts un nekad šīs vērtības nav runāts. Un tad mums ar Arturu sākumā arī bija ļoti liela strīdi, kur es aizstāvēju netradicionāli orientētus cilvēkus, piemēram, kāpēc viņiem var, tādas lietas, jo nav vispār nekāda tāda fona. Un tad caur viņu, un tad jau viņš kaut kad tomēr saņēmās pēc kādu gadu un pateica, ka viņa vecāki ir kristieši, un viņš tajās svētdienās, ka viņš saka, ka brauc pie tantes uz slimnīcu, ka īstenībā viņš arī brauc līdzi uz baznīcu. Bija tāda lieta, jā. Tad labi, ka es jau viņu biju gadu apmēram iepazinusi, uzreiz neaizmuku, un tas, protams, likās ļoti crazy, bet tad es tā jau biju arī viņa ģimeni jau redzējusi, un tas bija laikam man kā pilnīgi nesaistītam ar Dievu un drīzāk pretēji Dievam dzīvojušam cilvēkam. Tas bija tas, kas paņēma man sirdi, jo es pirmo reizi ieraudzīju Arturu ģimenē, kur ir tēvs, kur ir sieva, viņam 3 bērni.
Tēvs ir tēvs, tēvs uzņemas atbildību, bērni viņu klausa, sieva palīdz, sieva ir mīļa, sieva apkopja, sieva klausa arī vīram. Tas arī man bija tāds liels pārsteigums. Un tas bija tas, kas man tā pagriezās, Laura, varbūt nav nemaz tik traki, varbūt, ka viss ir ok. Un tā 18 gadi palika man, un Arturs man uzdāvināja, manuprāt, visneiedzīgāko dāvanu pasaulē. Un tā bija Bībele. Domāju, nē, nav nekas labāks, ja? Uzreiz jau. Tā kā Bībele, es tur mēģināju viņu pašķirstīt. Vispār likās, ka tur pilnīgi nekas labs nav. Un pamazām es sāku saprast, ka jā, man tā ticība tā kā uzrunā, bet lai es joprojām izceltos visur. Un kā es redzēju, ka visur bija tas es, man. Tāda lepnība, visam manam dzīves stāstam ir tā lepnība, lai mani pamana, lai mani godā, lai mani apbrīno, lai mani pielūdz. Tas bija tas ceļš, un tad es tā sapratu, nē, Dievs tā kā varētu bišķīt pagaidīt karjeru. Karjera būs tagad tas, kur es tagad varēšu izrādīt. Es tagad neeju vairs tā atklāti, tā grēcīgi dzīvē, bet karjeru. Un es atceros, ka mēs bijām ar draudzenēm, sēdējām pēdējā klasē, 12. klasē kafejnīciņā, un katra dalījās, kādu karjeru tad izvēlēsies. Un tad es tā kā, varētu to, un varētu es būt dziedātāja, bet varbūt tā balss nav tik izcila. Es varētu būt varbūt modele, bet tas augums varbūt arī neatbilst. Un tad es tā domāju, žurnālistika. Televīzijas žurnālistika, tur tad man visi redzēs. Jā, es iešu par televīzijas žurnālistiku. Un kas bija jau brīnišķīgi, es ļoti bastoju stundas arī ar tiem ēšanas traucējumiem. Vispār negāju skolu, man tur likās neēšana. Tas bija ļoti depresīvi, Arturs to var apstiprināt. Ļoti melanholiski, viss bija slikti vienmēr. Un neskatoties to, paldies Dievam, viņš deva saprātu. Viņš kaut kā diezgan labi pat pabeidza skolu un arī tiku studijās. Un tur arī viss bija veiksmīgi un pat nokļuvu. Tad es sapratu, ka es tiešām ļoti gribu uz televīziju. Sapratu, ka nekur es tā uzreiz televīzijā netikšu iekšā. Aizpēros prom uz Liepāju. Tur bija vietējā tāda televīzija. Un tad es tur mēģināju taisīt tādas sižetus un kaut kādas pāris likās, ka jau gandrīz tā labi. Un tad bija viens zvans no priekšnieka vakarā, kur viņš man piezvana un viņš saka, Laura, kas tas bija? Ko tu tur biji uztaisījis? Man bija pa kādiem siltuma tarifiem jātaisa vispār. Man bija 2-3 stundas laika. Taču vispār viss galīgi garām un ko tu tur esi sataisījis? Un es atceros, es biju pārvākusies nesen no Liepājas, tā kā no Rīgas uz Liepāju, īrēju kaut kādu tur maziņu tādu dzīvoklīti un Liepājā oktobrī, kur bija ļoti vētrains un augsts un arī tā nebija apkurtam dzīvokli un es aizvelkos apakaļ uz to dzīvokli. Es visu nakti vienkārši nobrēcos. Vienkārši raudāju un sapratu, ja es te izgāžos Liepājā, vietējā televīzijā, par ko es vispār sapņoju. Un man bija tā Bībele, tā neiedzīgā dāvana līdzi, un tagad viņa ir visvērtīgākā dāvana. Un es atvēru, tā bija Daniela 9. nodaļa, un tur ir rakstīts par to, ka mēs bijām grēkojuši, tur Daniels izsūdz grēkus, mēs bijām grēkojuši un kaunas ārtums paliek sejā, un tā bija tāda pirmā ļoti spēcīgā brīdis, kad es tiešām sāku ieraudzīt savu grēku, savu grēcīgumu, un ka tas viss man pienākās, un bija totāls izmisums. Un kas notika otrā dienā? Otrā dienā man zvana telefons. Es paceļu, un man zvana no tajā laikā populārākā pētnieciskā raidījuma. Ja? Un man piedāvā apmaksāt prakses vietu. Tas ir Rīgā. Jo es pirms tam gāju kodās tur apmācībās uz 2 nedēļām, viņi bija pamanījuši. Tā kā man vēl pēc mirkļa man zvanīja mans Liepājas priekšnieks un stāstīja, cik es brīnišķīgi nākamo sižetus uztaisījis un kā man labi sanāk un cik mēs labi strādāsim kopā. Un es kaut kā arī sapratu, ka Dievs ir tas, kas dod kaut ko vairāk, un tās bija tādas durvis, kas bija ļoti cieši ciet, kas ir šie lielie mēdī, kas ir lielās šīs mēdī kompānijas, un es atkal pametu visu Liepāju un braucu apakaļ uz Rīgu.
Un tas bija tāds pagrūts, tādas nopietnas laiks, kur bija jāstrādā ar slēptajām kamerām, kur bija jāizliekās, kur bija viss kaut kas jāizokšķerē un viss kaut kas tāds jādarbojas. Un man jau gan tas ļoti arī patika un varbūt savā ziņā arī padevās. Bet kaut kā mēs abas ar priekšnieci sapratām, ka man vajag nedaudz vēl tādu rūdījumu. Un tad es nonācu televīzijas ziņdienestā. Es starp citu redzēju pēc kaut kādiem 3 gadiem savus pirmos sižetus, un es domāju, tas arī Dieva brīnums, ka viņi mani paņēma. Tur noteikti ir arī, iedomājieties, es bez derības, bez kristības, un jau redzi to Dieva žēlastību savā dzīvē. Un tur, jā, paldies Dievam, tur tiešām tā kā padevās, un man ļoti patika, un tad no sākuma tas likās ļoti glauni, tu tiec prezidenta pilī, saimā, valdībā, visādos smalkākajos pasākumos, un visi tev sveicina, un tu tāds jau ievērams tas, ko es pēc kā es visu laiku arī dzinos, un es sasniedzu to savu lielāko augstumu, ko vispār varēja vēlēties, un vienlaikus tur bija arī liels tukšums. Tas bija apbrīnojami, un tas, laikam, mani sagrāva tur tajā spicē, jo kamēr tu netiec līdz tai spicē, tev liekas, nē, tev jāsaņemās, tu tiks, tu redzēsi, un tu uzkāp tur augšā, un tu saproti, tur nav nekā. Tev vienkārši, tu izsūcies, tu paliec tukšs, tur nav nekādi gardi augļi, tur nav nekā. Diena pēc dienas, tu vienu dienu strādā, uztaisi sižetu, tev otrā dienā jau 3 citi, un tad tu esi cūkfarmā, un tad tu esi pilī, un tad tu esi neskur, un tu skrien, un kā vārdā. Tas ir tas mans profesijas tā spicīte, un es zinu, ka Artūram arī ir ļoti interesants stāsts par viņu profesiju. Nu jā, un faktiski tad mazliet vēl atgriežoties pie tās vidusskolas, atceros tas vienkārši, lai tā būtu skaidrs par tām mūsu attiecībām, cik tas tad diezgan centrāls jautājums. Mēs bijām ritīgi tāds, vismaz mūsu ieskatā, bet es domāju, plus-minus tā arī bija, mēs bijām tāds ritīgs saldējs pārīts, mēs tur stāvējām skolas koridorā, kaut kur pie zvana, tur skatījāmies rociņās acīs viens otram, viss starpība, un skolotājs nāca, beidziet jūs, ko es te darat? Var sakot, un tad gāja tur 1 gads, 2 gads, un tur mēs redzam, kaut kāds no vidusskolas pārīšiem tur izšķirās, un tur vēl kaut kas, nē, mēs tik brīnišķīgi, mums viss ir kārtībā, mums visiem iet kā iet, bet mums viss ir tik forši, un mēs tik uz priekšu. Un kaut kādā mērā es vienkārši par to domāju, es domāju, ka mīlestība vispār starp vīrieti un sievieti, pirms viņa nav galīgi kaut kā izkropļot, es domāju, tas vispār ir tāds Dieva brīnums, tas ir kaut kāds tāds, ne no šīs pasaules tāda, ja patiesa mīlestība nav runa vienkārši tur par kaut kādu izmantošanu, vai es nezinu, vienas nakts sakariem. Tas vispār kaut kāds brīnums, kas īsti nav raksturīgs cilvēkiem. Cilvēks, kurš sāk domāt par sevi, pēkšņi viņš sāk domāt par otru, un viņam viss par otru, viņš ir gatavs vispār, nezinu, stāvēt uz galvas un visu kaut ko darīt, tikai lai tik būtu kopā. Ne? Un tur bija tāds Dieva brīnums tajā visā, kā mums tas viss bija, un cik brīnišķīgi bija tā kā būt kopā un viss. Un paralēli, protams, arī man gāja studijas, es studēju bakalauru, pēc tam es studēju maģistru, un es tā kā baigi nesteidzos kaut kur šausmīgi iet strādāt, jo tā doma bija tāda, ka visu mūžu jau strādās, kaut ko bišķi vēl jāatpūšās, un tad es maz pamazām, man liekas, kur maģistrā es sāku kaut kur, es dabūju kaut prakses vietas, tāpēc vienā galvenā Rīgas reklāmas aģentūrā tajā laikā. Pēc tam es vēl kaut kur maģistra darbu rakstot arī tur vienā netik galvenā uzņēmumā, tā kā praksē strādāju, tur maģistra darbu rakstīju. Un tas rezumē bija tāds, kad, un iespējams arī kāds varēs sevi identificēt ar to kāds jaunietis, es tā kā jūtu, ka es visur baigi cenšos. Studijās man gāja ļoti labi, tur tā kā viss bija ļoti labi un atzīmes labas un budžetā bija un viss bija kārtībā, bet tajā darba jomās kaut kā jūtu, kad pretēji manai sieviņai, tā kā nekur neesi vajadzīgs. Tu ej tur un kaut ko tur dari, un tur tev nesanāk, un vienā no tiem darbiem rezultātā es vēl dabūju pēc, man liekas, kaut kāds gads, 2 vai kaut kas. Es jau sen biju prom no turienes, bet es dabūju vidu uzrēķinu par nesamaksātiem nodokļiem, vēl kaut kāds, man liekas, tajā laikā, kādas 700 lats, jo tur bija kaut kādas tur bišķiņas schēmas notika, godīgi nomaksājām, jā, ar ģimeni man šo uzrēķinu. Un tas viss gāja tā kā, es nezinu, kā pa kartupeļu vagu kaut kā, viss tā profesija gāja, tā kā pilnīgs bezcers. Tu var sakot, ar visu savu izglītību nevienu neesi vajadzīgs, neko tu īsti nemāki, kaut ko tu centies, nekas tur īsti nesanāk. Un kaut kā, protams, fonā jau kaut kur skan atkal tā sirdsapziņa un tāda Dieva apziņa, kad tu saproti, ka,
Bet pasies, ko tu dari? Kāda ir tava dzīve? Ja mēs tā kā dzīvojam arī tā kā bez laulības, ja? Tā kā kopā, tā kā ne kopā, tur kaut kā. Un vēl tās visas pāris lietas, tu saproti, tu jau dzīvo grēkā, un tu vēl dari kaut kādas tādas lietas. Kā tu gaidi, ka tev tagad ies, ja? Un kaut kur, kā rakstīts, nesen arī lasīju psalmos, ka neesiet kā tie zirgi un mūļi, kas neko nesaprot, un tad viņi tur ar laužņiem un visādi ir jāvada. Un kaut kur, un tas diezgan notikās tajā dzīvē, kurš minēja, bija tie bērnības laiki, ja, un tad sākās kaut kāda pieaugšo dzīve, kur tu reāli sāc just atbildību, un tu nevari vienkārši šļūt par dzīvi, tu sāc izjust to atbildību. Un tā ir arī Dieva žēlstība, ka viņš tev neļauj vienkārši aizplūst tur kaut kur, bet viņš tev pamazām sāk kaut kur iespiest kādā stūrītī, bišķi pavirzīt pa labi, pa kreisi, zinot to, kāds tu esi. Un tas viss bija tāds laiks, kad vispār ar to karjeru negāja nekādā jēgā. Paralēli, kas laikam ir traģiska situācija attiecībās, kad sievai viss ir nenormāli superīgi karjerā, un vīram mēs vēl nevienam precējušies, vispār nekas neiet, un tas arī mazliet iesita pa smadzenēm, kā saka. Un tad tas, ko mēs jutām fonā, es nezinu, cik daudz Laura ar to laikam jūta, ka mēs jūtam, ka mums tam attiecībām kaut kas tur sāk lēnām kaut kāds tāds augstums, kaut kāds tāds atsvešināšanās, jo Laura arī dzīvoja Rīgā, es pa daļai Tukumā dzīvoju, mēs tā īsti kopā nedzīvojām, un kaut kas tur sāk lēnām, vairs nav tās rozās brilles, tur kaut kādi jau gadi 5, 6, 7 jau bija pagājuši, un protams, tā cilvēcīgā doma, ok, un tad tur vajag kāds romantisks vakariņas, vai tur vairāk laika pavadīt kopā, tur šito, un viss būs forši. Un, protams, mēs centāmies arī to visu darīt. Man liekas, tā līdzība bija tāda, ka tu maisā, kuram ir caurums apakšā, tu vari bērt, ko tu tur gribi, cik brīnišķīgas lietas ārā. Tu jūt, ka tas īsti neko nepalīdz. Kaut kāds maziņš kaut kāds pacēlums ir un atkal tā kā lēnām birst, un tas maisiņš paliek arvien tukšāks. Un tu gribēji kaut ko tagad piebilst? Nē, tu droši. Jā, un tas viss tā gāja un gāja, ka vienā brīdī tās mūsu super rozējās paraugu pārīšas, nezinu, attiecībās iestājas vienkārši tāds, kad pilnīgs krahs, tur tas maizes bija galīgi tukšs un, nezinu, maizes izjuka arī vēl. Un iestājas tāds brīdis, kad viss sabruka un sajuka kaut kādi 25 gadi mums bija, tad absolūts tāds krahs bija, un man personīgi, kam tās attiecības bija ļoti svarīgas, tas bija kaut kas tāds, kas tev jau ir cik gadus dzīvē un kas ir ārkārtīgi svarīgi un uz ko tu liec tādu paļāvību. Tas bija tāds absolūts augsts ūdens šalds, bet tas bija tāds reāls krahs, kas tev ir kaut kādas lietas, kas tev neķer, ja, bet ir kaut kādas lietas, kas trāpa, tā sirdī vienkārši. Un protams, tur abiem diviem tur bija tāds paliels arī viss tur konflikts, un kurš tur ko izdarīja, kurš tur ko neizdarīja, kurš pie kā vainīgs, un es biju šausmīgi apvainojies, un tāds rūgtums un viss, un tad kaut kādā brīdī Dievs nāca palīgā. Un es sāku saprast, pagaidi, Artur, klausies, tā jau bija, mēs paralēli uz draudzi kaut kur braucām un bībeles stundās kaut kur bijām. Tā izpratne jau par Dievu principiem bija ļoti laba patiesībā. Viņa bija diezgan augstā līmenī, es pat teiktu. Es pagaidi, Artur, taču pasies bībelē. Ja, teiksim, ja vīrs, mēs nebijām pretoši vienalga, vīrs dzīvo tomēr grēkā pasaulē, pretojās Dievam, vēl atliek, vēl ko. Un ģimene, vai tās attiecības jūk ārā, tad kurš par to ir atbildīgs? Vai nav tā, ka to Bībele runā, ka tu kā vīrietis esi atbildīgs par to, ja? Ka tas nav tur sieva pie visu vainīgi, ja? Kad paskaties uz sevīm, varbūt, ka tas ir tie tavi augļi, ja? Kas sāk atgriezties, tie rūgtie negaršīgie. Un tas man nāca kaut kāds kā tāds milzīgs pagrieziens, un es kādā brīdī pārstāju tur cepties un ņemties diezgan ātri, man liekas, tas notikās. Un es sapratu, viss Dievs. Latviešu valodā, gribējās pateikt citā valodā, teiksim, latviešu valodā atbraucām. Ja? Te mēs esam atbraukuši, un kur tu esi piebraucis pie pieturas, uz kuras tu ilgi brauci, un arī tā apziņa, kas manī bija, redz, tu jau zināji, tu visu laiku dzīvoji tur un grēks un tas un šas, un tu jau zināji, ka nebeigsies labi. Tu jau tā kaut kur sirdsapziņas balss saka, klausies, draudziņ, taču piebremzē, ja? Un tas bija, es sapratu, viss Dievs. Šis ir tagad, kur es esmu nonācis, tas ir manas dzīves sekas, es esmu gājis uz to, es neesmu to klausījis, un tā bija tāda reāla pirmā manā dzīvē, tāda nopietnā, tāda kā atzīšanās Dievam, ka tu beidz slēpties tais krūmos, kur ēdienas dārzā beidz vainot tur visus citus, kur tur sieva, kur tur čūska,
un tu uzņemies atbildību un saki, jā, Dievs, es te esmu nonācis, tā ir mana atbildība. Un tas tajā laikā kaut kā bija trāpījis uz, man liekas, Jeremijas grāmatu un rauddziesmas lasīju. Un, ja kādam ir līdzīgs laiks, tas vēl uzliek tādu ritīgu punktu pa virstam. Bet, patiesība, tā ir patiesība. Un tas bija tāds, un es Laurai arī mēs runājām, un es teicu, zin kā, es saku, tas, kā mēs dzīvojam līdz šim, šīs te attiecību formāts, viņš ir vienkārši jābeidz, cancel, aborts, viss, to mēs beidzam. Vienkārši tas nestrādā, mēs esam paši sev nodarījuši pāri, un mēs nevaram tā turpināt. Un tas piedāvājums bija tāds, ok, mēs tā kā neejam katrs uz savu pusi, bet mēs paliekam vienkārši kopā, es nezinu, kā sadarinājušies vai kā apsolījušies, mēs pat nezinām kā, bet kopā, un mēs tagad meklējam Dievu. Mums ir jābūvē savu dzīvi ar viņu, jo bez viņa esam darījuši visu, ko mēs iedomājamies, visi labākie plāni ir īstenot, un ir pilnīgi katastrofa. Un jā, es nezinu, ko tu tad domāji, varbūt to ir nokomentēt šī brīdī. Jā, es jau arī domāju, kad es esmu tik brīnišķīga, kad man neviens nekad nepametīs, lai ko es būtu izdarījis. Un man tas arī bija tāds šoks, saprast, ka nē, viņš tā kā to saka nopietni, un viņš pat ir gatavs aiziet, un šis piedāvājums tikai reizi nedēļā tikties lasīt Bībeli bija tā kā tāds šoks. Tas nebija varbūt gluži tikai reizi, bet vismaz reizi nedēļā šim nolūkam jātiekās. Protams, mēs jau un nekāda kopdzīve, nekādas intīmas attiecības, nekas. Tas bija pēc 7, 8 gadiem. Tas bija milzīgs tāds apvērsums, bet es biju arī tādā lielā izmisumā, un es sapratu, ka jā. Un vienkārši nedaudz paralēlā tas stāsts, kas jau risinājās kopā ar to manu karjeru, šis jau arī bija tāds auglis, tāpēc, ka esot tajā posmē un tur prožektoros un visur to savu lepnību, to savu viņu pabaro vienkārši tādu treknu, zini, kad tek tauki ārā, vienkārši viss ir pār un ap tevi. Un tas bija tas brīdis, kad Dievs parādīja, ka arī tās attiecības man bija tikai manu vēlmju piepildīšanai. Kamēr Arturs izpild visas manas vēlmes, viņš ir baigi foršais. Tikko kā nē, tā baigi sliktais. Un paralēli vēl tam man bija iespēja, kas bija arī tā ļoti interesanti. Es nezinu, vai jums arī ir tāds sapnis, bet man vismaz bija tā, kādreiz ir jāaizbrauc uz Āfriku. Tur es aizbraukšu, tur pašā galā Āfrikas zemākajā. Tur būs tie mazie nabagi bērnelīši, un tad man kaut kas pieliks. Jo es jau lasīju to Bībeli, un es sapratu, kas arī, bet tu saproti, ka to sirdi tu nevar tā aizdedzināt. Tu tā kā apzinies Dievu, tu sāc apzināties arī baušļus, bet tad es aizbraukšu tur. Un tas bija ļoti smieklīgi, un tā bija brīnišķīga iespēja. Es tiešām biju Āfrikā, man bija iespēja tur dokumentālo filmu filmēt ar vietējo profesionālu, un tur bija komanda, un pēc tam mēs Vācijā to montējām, un tā pieredze jau bija tur izcila. Bet tas interesantākais bija, tad, kad es biju Āfrikā, tur viss saslēdzās tā, ka lielāko daļu ceļojuma Āfrikā, izņemot to filmēšanu, es pavadīju aiz restotiem logiem, tāpēc, ka viņiem mājās ir restot logi, baltos viņi nelaiž ārā viens paši staigāt. Man tā kolēģi bija citā projektā, citā filmēšanā tālu prom, un es dzīvoju vienkārši tādā cietumā, aizbraukus uz Āfriku, saņemt to apgaismību, un tajā brīdī es atveru Bībeli, un tur ir Mateja, manuprāt, 16. nodaļā teikts, ko tas tev dod, ka tu iemanto visu pasauli, bet tu zaudē savu dvēseli. Tas bija tik perfekti, tāpēc, ka liekas, ko vēl, uz Āfriku, un nav, un arī tur ir tukšums. Un arī darbā strādājot, un arī visādas tās par netradicionālām orientācijām, piemēram, veidot sižets vai, nezinu, gājiens, kura centrā ir vīriešu dzimumloceklis, vai vēl kaut kādi tie stāsti, par kuriem bija jāveido sižeti, man arvien vairāk plēsi sirdi, jo kaut kur tā sēkla, viņa tomēr bija palikusi. Un tad manī sākās tāds ļoti milzīgs konflikts, un tas jau sākās jau tajā pētnieciskās žurnālistikas laikā, kad bija tādi ļoti satraucoši uzdevumi, tad es pamanīju, ka man tāds bezmiegs nedaudz, kaut kāda trauksme, tāda minimāla. Pēc tam jau arvien vairāk, un kādi 3-4 gadi, kad strādājot visā šajā ritenī, pēkšņi es apjautu, viss ar mani ir čau, ar mani veselība ir pa galam, ka es vienkārši neguļu, es esmu nepārtraukti slima, es esmu visu laiku bailēs, un tas paliek arvien sliktāk un sliktāk. Bet vienlaikus tā mīlestība uz to karjeru un arī tās finanses, ko tur varēja dabūt, viss, nē, es turēšos, un tu jūti, ka
ka tev visi brīdinājumi, signāli jau zvana, kad nē, apstājies, stop, nedari to vairāk. Bet tu vēl, un līdz bija tāda viena pēdējā nakts, un mamma bija atbrauks pie manis palika pa nakti. Tā bija tā kā, man bija tāda sajūta, ka pār mani pārnāca kaut kāda viesuļvētra. Man likās, man kāds žņauds nost, ka es vienkārši nomiršu. Visu nakti ar kaut ko cīnos, kas vispār, un tas man arī lika aizdomāties par to neredzamo pasauli, ka īstenībā, laikam tomēr viņi tā kā pastāv, jo es viņu fiziski izjūtu. Sviedri, tur sirds lec pa mutā ārā, bija vienkārši drausmīgi, un es sapratu, viss es vairs nevaru, es padodos, pasaku mammai, mamma ej prom no darba, uzrakst īziņā savam priekšniekam, viss, es nebūšu šodien, nebūšu vispār. Paldies Dievam, Dievs ir izkārtoja gan, ka pēc tam darbs pat man ilgstoši arī maksāja algu un teica, nāc atpakaļ, bet es sapratu, tas nav par šo, es sapratu, tā ir Dieva roka, un šis ir tas brīdis, kad es vienkārši nolaižu savas rokas, es esmu gatava pamest visu savu karjeru, es esmu gatava pamest visu to, ko es saucu par es, tagad te es esmu, Dievs, dari vienkārši, ko tu vēlies ar mani darīt. Bet tā situācija bija traka. Man tiešām bija gan veģetīvi traucējumi, gan izdegšana, gan pēc tam ļoti, ļoti smaga depresija. Un es gāju pie ārstiem un nācu no ārstu kabinetiem ar kādām 5, 6 sarkanām receptēm. Un viņas man stāvēja rokās, stāvēja uz ielas, un es domāju, ko man tagad darīt? Es tagad sākšu sev zāļot, vienkārši turpināšu to visu. Un tad es arī satiku Arturu tēti, un mēs runājām, un es tā sapratu, nē, es nedzeršu ne zāles, es negribu sev melot, es negribu tā kā attālināt to laiku, man ir jāstājas aci pret aci, beidzot ar Dievu, Dievs, ko tu gribi, kur tu esi, ko tu vēlies manā dzīvē. Tas noteikti to visu procesu padarīja daudz trakāku, jo tas posms bija ļoti smags, man bija tā, ka es vienkārši gulēju gultā, nevarēju izkāpt no gultas. Mums lejā bija tirgus, es nevarēju aiziet uz tirgu, nopirkt kartupeļus, jo man bija vienkārši paniskas bailes, es nevarēju, man bija nespēks, man viss riebās, un es vienkārši domāju, ka es nomiršu. Es vienkārši kaut kad miršu nost, un viss ir pilnīgā dimbā. Vienlaikus es gan apvainojos uz Dievu, un es teicu, Dievs, tagad es 3 stundas dienā lasīšu Bībeli, un tur redzēsi, un tagad rādi, kas tad te ir, un tad es brēcu uz ceļiem, un man likās, ka nekad tas nemainīsies. Ka es visu mūžu šādi palikšu. Tas bija tiešām briesmīgs laiks, vai ne? Nebija viss tik briesmīgi. Arturs vienmēr ir pozitīvāks, nedaudz tas arī ir labi. Es atkal paiešu atpakaļ mēs tā chronoloģiskajiem cauri, un es nonācu līdz tam, ka mums bija tas pilnīgā katastrofa, un ka beidzot es sapratu, nav ko vainot visus pārējos, vienkārši jāņemt atbildību, un tas bija īstenībā, tā bija tāda revolūcija patiesībā, vienkārši domāju, kādam ir kaut kas līdzīgs kādreiz. Un tas, ko es pieredzēju, kamēr es vainoju Lauru un vēl nezinu ko, saprotu, ka tev ir absolūts nemieris. Tev ir pilns ar rūgtumu, tu tur ņemies, sities, un nekas nerisinās, un tu esi tādā, nezinu, zupas katlā, kurš tikai ar vien vairāk sāk vārīties pats ar sevi. Bet tanī brīdī, kad beidzot atzīsties pats Dievam, ja, kad tie ir mani augļi, tu esi man šeit novedis, tu esi šeit nolicis man, tu esi man līdz baudīt, ko esmu te sasējis pa dzīvi. Un tad notika kaut kāds, ko es teikšu, viens no dažiem tādiem spilgtiem brīnumiem, ko es esmu piedzīvojis, tad, kad mēs vēl Lauru tā noņemam, cik mēs, protams, varējām, mēs vēl nebijām tā īsti atgriežušies, bet ka mums ir jāmaina dzīve, un tas bija arī tāds sauciens uz Dievu. Tas brīnums, kas notika, kad tās attiecības, kuras bija, es nezinu, vecs sarūsējis Opels, ja, kurš bruka kopā un vairs nevarēja pabraukt un viss, ka pēkšņi Dievs kaut kādā, es nezinu, dienu, nedēļu laikā tās attiecības mums pārveidoja par jaunu, skaistu, vienalga brīnišķīgu kuru mašīnu, un pēkšņi vienkārši viņas tā kā uzplauka. Un tie, kas droši vien ir gājuši cauri kaut kādām līdzīgām lietām, zina, ka tu nevari to mīlestību tā uztaisīt. Ja viņi ir salaizes dēlī, tur ir par riktīgam, nevar tu vienkārši. Tur ir kaut kāds rūgtums, tur ir kaut kāda nepiedošana, tās visas lietas sakrājās, uzrūkst, samaisās un nevar neko ar to cilvēks izdarīt praktiski, bet tas vienkārši tā atzīšanās Dievam, tas skaidri viss, tā kā mēs varbūt neko nesaprotam, bet mēs saprotam, ka vienkārši jādzīvo savādāk un jāsāk meklēt Dievs. Notika kaut absolūts brīnums, tas bija kaut gada mīs, tur Ziemassvētku, vecgada, jaungada laiks, un mūsu tās attiecības vienkārši atzima kaut kāda kā jauna, skaists, brīnišķīgs zieds, un mēs arī tikāmies. Mēs tur lasījām kopā Bībeli, lūdzām, neko daudz varbūt tur nesapratām vai kā, bet vienkārši tas, kas notika mūsu attiecībām, bija absolūts brīnums. Un
nav varbūt tik daudz laika visam detaļās izstāstīt, bet, teiksim, man tēvs mēs jau gribējām kaut kad 21, 22 gados precēties. Un mēs tā kā gājām pie vecākiem, saskatām pie Lauras mammas saka, priecīgi, jā, viss. Aizgājām jau kopā pie maniem vecākiem, un man tēvs tāds, vecāka kaluma vīrs, viņš zin kā, es nezinu, kā viņš to izteica, bet kamēr jūs nesakārtos savas attiecības ar Dievu, nu, atsakot, viņš nedos savu svētību mūsu laulību, un to likās, ko, kā, nu, tā kā, es jau it kā tāds formāls kristietis, un kā, un Laurai, taču vispār tas izšāva viss korķis ārā, un bet tā doma bija tā, ko viņš teica, ka kamēr jums nav šis dievišķais pamats, jūs nevarat iet iekšā laulībā, uz puskāju, tas jums nesanāks. Un tas pārsteiguma moments bija tas, ka pagāja tie 2 un 3 gadi, un mēs to konstatējām, ka jā, kamēr es nesaku, ka, teiksim, varbūt cilvēki divi neticīgi vai kā, kas grib precēties, nevajag to darīt, to es nesaku, vienkārši tas bija mūsu konkrētā situācija, kur mēs tā kā laipojām tur, ja, tad šāda pasaulē, tā vien kā. Un tas tā arī piepildījās. Tas krahs atnāca vienkārši vienā brīdī, un mēs pēc tam bijām ļoti pateicīgi, ka tas nebija jau laulības ietvaros, ka tas bija vēl pirms, un laulība varēja sākties ar jaunu skaistu startu. Un tad bija šī gada miera, bija šis krahs, bija šis sauciens uz Dievu, un bija apbrīnojama atbilde, kā tas viss apgriezās kājām gaisā. Un jūnijā, un Laurai sākās jau tās veselības problēmas paralēli, un nāk jūnijas, un es vienkārši saprotu, ka šis nav laiks, kad mēs varam vēl tur kaut kādus gadus kaut ko gaidīt. Vienkārši, kad ir jāiet kopā, ir jāprecās, un tās veselības problēmas sākās saprast, mums ir svarīgi būt arī kopā. Ir arī teikts, cilvēkam nav labi būt vienam, un mums vajag būt tīri kopā, lai mēs arī varētu to ceļu pie Dieva turpināt. Un es gāju vēlreiz pie saviem vecākiem jūnijā, šoreiz pie viņiem uzreiz, lai, kā saka, pudeles kakla kritiskie jautājumi tiktu sakārtot tur. Un vecāki redzēja to, kas mums bija noticis pa to laiku, un viņi teica, jā, mēs jums dodam svētību, un jūs to varat darīt. Un cilvēki redz, ka jā, tur izmaiņas ir notikušās. Un es tad bildināju savu sievu, mēs tur aizbraucām ar ričukiem līdz Jaunpilī no Tukuma. Tāds gabals ir, ko mīties, tur ļoti skaista vieta, un viss tur pie pils un viss. Un es viņu bildināju, vispār tas smieklīgi, viss tas bija pa ceļam uznāca šausmīgas lietas, un es kā kruts čalis, manā laikā krutē čaļi brauc bez dubultbleķiem. Tā kā, visādiem mīkstiem bija dubultbleķis, sieviešnieki, viss nesmīgi izskatās. Un uznāk lietas, un es braucu, man viss dibens slapši vienkārši, viss soma arī vēl slap, bet tas nekas bija nopietni plāni, un mēs minām tālāk uz Jaunpilu. Un mēs aizbraucām, tur puses mircis tāds, un Laura skatās man, viņa vēl stāstīja, kaut kā tāda aizdomīga, tāds smaidīgs, tāds tā kā lido kaut ko, un, protams, kad kā jau vīrieši zina, tur zināms devas stresa un viss pārējais, un es tā kā bildināju Lauru, viņa teica, jā, labi, bet ko tev vecāki teiks? Viņa tā kā nezināja, kad es jau vecākiem esmu, jau viss ir izrunāts, jau droši paliek nedroši pirms laika, un Dievs izdarīja to brīnumu. Es nezinu, tagad cilvēki plāno laulības ilgu, un es tā kā nesaku, es esmu kardināli par to, bet jūnijā, es nezinu, kaut uz 11. datumos Lauru bildināju, un augustā mēs apprecējāmies, tā kā es vēl tajā laikā nestrādāju, mans tur tās karjeras neveiksmes bija atstāts aiz muguras, un man šķiet, ka es maģistrs biju pabeidzis tajā vasarā, un viss arī izdevās norganizēt, un, protams, mums palīdzēja cilvēki, viņa ģimene un viss, un tas vienkārši bija tāds Dieva brīnums, un labākais bija tas, kad Laura, tas atgriešanās notikums vēl nebija, tas bija ceļš vēl, un Laura nebija arī kristījusies, es biju bērnībā kristīts. Un mēs ejam, kurš mūs tagad laulās tādus jocīgus, un mēs gājām uz vienu tādu oficiālāku draudzi, un mūs tā kā atšuva. Tā kā mēs tā kā, redz, ka cilvēki ir tā kā saprot Dievu vārdu, saprot kādas lietas un notik, bet formāli tā ķekša nav, un mūs tā kā atšuva no turienes. Bet tas nekas, un mēs tad gājām pie mazliet, kā saka, trakākiem cilvēkiem. Un man tēvs savulaik bija Modris Ozlankēvičs kristījis, un mēs jāiet pie Modra Ozlankēviča, un es gan īstenībā pie viņa gājām jau uzreiz sākumā. Un Modris tā kā noklausījās to mūsu trako stāstu nedaudz, un man sieva trako, viņa tā laikā bija tāda patraka, bet par niansēm neko, un viņš saprot, ziniet, jā. Farizējis. Jā. Un viņš noklausījās, un es nezinu, kas viņam notika, viņa galvā, viņš teica, jā, labi. Bet, protams, vasaras svētku draudzē nav tur skaists dievnams un tā, un tad mēs bijām Krustakalna baznīca, jā? Krusta baznīca. Un tur bija arī pretī cilvēki, kuri teica, ok, un Modris mums arī ieteica, ka viņiem ir tāda sadraudzība, tāda
ekumēnija, tāda sadraudzība, kad viņi ir gatavi, ka modrs tur ir laulā. Un tas viss arī tik brīnišķīgi notikās. Un mums bija brīnišķīga vieta un brīnišķīgs mācītājs, kas arī viss bija pa svētību. Un tagad diviem tādiem nevisai normāliem un rāmī ieliekamiem cilvēkiem vēl nāca pretī un saprata to mūsu stāstu. Jā, tā mazā piebilde, ka es vienkārši negribēju kristīties, tāpēc, ka, lai apprecētos, es tiešām gaidīju, kad Dievs man sauks ārā, kad Dievs man aicinās, kad es tiešām būšu gatava atteikties no sevis pilnībā, no visas savas dzīves. Un, es biju ļoti pateicīga, ka tas netika ņemts tā formāli, bet ka mums tiešām salauzāja arī un Dievu priekšā. Un, kas bija interesanti, tieši pēc kāzām, ka liekas, nu tikai dzīve ies uz augšu, praktiski pēc pusgada uznāca tā mana pilnīgais veselības krahs. Un ārsti visi teica, ka es nedrīkst palikt stāvoklī, ka tas ir aizliegts šajā stāvoklī, palikt stāvoklī. Tāpēc es teicu, bija kaut kas arī labs. Mēs teicu, ka tev nāca tāda smagākā depresija, mēs bijām jau salauzājušies, mēs varējām jau būt kopā. Tā kā nav Laura viena pat, tur kaut kur mēs bijām kopā. Lai gan tas bija diezgan traki, mēs guļam blakus gultā, ja? Tas otrs cilvēks tur mirst nost. Reāli mirst nost, mocās, tur neko nesaprot, kas viņam tur notiek, it kā vesels cilvēks. Un tu nevari neko palīdzēt tam otram cilvēkam. Nu, tā kā neko. Tur var mierināt, apķert, paglaudīt galvu, bet neko. Un tas bija tāds, bet mēs lūdzām un jā, droši vien tālāk tu vari pastāstīt par to visu. Un pēc daudzām kobras izmeklējumiem un dažādiem citiem izmeklējumiem pēkšņi izrādījās, ka es esmu stāvoklī pēc kaut kāda gada vai vairāk. Viss vēdera problēmas atrisinājās. Jā, viss vēdera problēmas atrisinājās. Un vīrs pierunāja, ka neskatīsimies, kas tas ir, puisīts vai meitnīte. Es no sākuma biju ļoti kritiski pret to, bet iedomājies dzemdībās tu uzzinās. Un tad es tā, izmēģinām to. Un mēnesi pirms dzemdībām man tiešām bija tāds sapnis, ka es tā kā saprotu, ka ir puisītis, un es dzirdu vārdu Teodors. Un man vispār tāds šoks. Es domāju, kas tas pa vārdu tāds meitenīgs, nedzirdēts, kaut kā jocīgi. Es Arturam izstāstu, Arturs, jā, aizēj pagoli vēl no sērijas. Un man nelika mierā tas vārds, un es iegūglēju, es lasu dāvana no Dieva. Wow, jā, tas varētu būt. Un tiešām Teodors piedzima, un viņš patiešām bija dāvana, bet ne tāda, kā jūs domājat un kā mēs cilvēki gribam. Viņš bija ļoti raudojīgs. Viņš raudāja dienām un naktīm, un es ar viņu biju uz rokām visu laiku un kritu ceļos un raudāju līdzi un lūdzu Dievu. Un bija tiešām ļoti traks posms. Bet kā tas mani piestūma pie Dieva, es jums nevaru izstāstīt, cik šīs visas naktis, šīs visas mocības, es vienkārši sapratu, es esmu gatava pilnībā atdoties Dievam, atdot visas savas vēlmes, visas savas iegribas, sapņus, visu viņam. Un vēl viens tāds mans padoms, ko es gribētu kaut visu to dzirdēt, piedzīvojot šo ļoti smago depresiju, no kuras liekas, ka tu nekad netiks ārā. Vissliktākais, ko jūs tam cilvēkam varat darīt, ir, ak, tu nabadzīgi. Jā, es tev saprotu. Kā tev grūti. Tas vienkārši ir, tu tā kā izroc vēl dziļāk to bedri tam cilvēkam. Un es padalīšos, kas mani izrāva no šī ārā. Tas bija apbrīnojami. Viens bija šie bērni. Vispirms jau Teodors, kurš parādīja, cik es patiešām esmu lepna un cik ļoti es sev mīlu vairāk par visu, tāpēc, ka viņš naktī raud, un es vienkārši domāju, ko tu raudi, es gribu gulēt, tu nevari pat savu miesas augu, savu mīļoto bērniņu, kurš ir pūkains un brīnišķīgs, pat tur iznāk ārā tā tava, tas mans es, un tad klausījos radio, un tur runāja tāds arī viens tāds cilvēks, kurš tiešām tā gan garīgi, tā diezgan uzklausīja, un likās, wow, cik forši viņš tā runā. Un tad viņš vienā reizē runāja par depresiju. Es domāju, nu tā ir mana tēma, es paklausīšos. Ko tad viņš tur tā gudri pastāstīs un tā. Un pēkšņi viņš saka, ka depresīvs cilvēks vairāk par visu pasaulē mīl sevi. Un tas bija man tā kā pļauka, tāpēc es jau lasīju Bībeli, es jau zināju, ka tev jāmīl citi ir, un tu nododies tā kā sev. Un pēkšņi tu saproti, ka viss tas burbulis, kurā tu dzīvo, kurā tu domā, visas tās savas lietas, kam tu esi izgājis cauri, un kā tu te cieti, un cik tev grūti, un kā Dievs varbūt ieraudzījis, kā tu viņa dēļ te cieti, un tu esi atstājis darbu, un viss. Tu pēkšņi ieraugi, nē, tu vienkārši dzīvo burbulī, savā burbulī, tu domā par sevi, un saproti, es negribu vairs tā dzīvot. Un tiešām tas bija veids, kā Dievs man rāva ārā. Un tad jau mums pieteicās otra meitiņa,
Tad mums pieteicās 3. bērniņš. Jau pie 2. meitiņas, kur es sapratu, ka man nav spēka tiešām. Un tas arī, man liekas, kur teiks, ka sievas to glābtas arī caur dzemdēšanu. Bērni vienkārši ir kristāls spogulis. Viņi parādīs tavs visslēptākās nianses, visu. Un tad jau pie 2. meitiņas sapratu, es tiešām esmu gatava padoties, atzīt totāli savu nespēku. Es to vairs nevaru, un tad es arī devos kristībā. Un patiesībā tas bija tāds skaists arī vārds, kur Dievs man uzrunāja tajā vietā, kur Abrahāmu Dievs aicina upurēt to, ko viņš mīl. Un man tieši uzrunāja to, ko tu mīli, Laura, beidzot, ej, upurēt to, ko tu mīli. Vairāk par visu pasauli tas ir pašu sevi, diemžēl. Un jā, tā arī. Un tad bija 3. meitiņa, un tad caur katru bērnu mēs tiešām redzam to ļoti lielo svētību, ko Dievs ir mums darījis gan finansiāli, gan darbā. Un tieši caur 4. meitiņu viņa man bija uz rokām. Un tad jau es biju derībā ar Dievu, liekas, Dievs, ko es varētu darīt? Un liekas, ko tu kādu mammīti ar maziem bērniem, neko tu nevari padarīt. Ja knapi tu vari ieiet matus izmaskāt. Vienīgais, ko tu zini pēdējos gadus ir, jo mums bērniem ir ļoti maz gadu atšķirības, tu zini, kā pampēri ļoti labi uzlikt. Un valodu, piemēram, angļu valodu, ja tu pirms tam tu viņus labi zināji, tu viņi nerunā bērniem angliski, un tu saki, vairāk tā. Un Nāmī man bija uz rokām, un es dzirdu lasījumu radio, un tur ir lasījums no grāmatas Debesu vīrs, un tur par Ķīnas tādu kristieti ir lasījums, un kur stāsta, kā viņš tajā laikā Ķīnā bija viena bērnu politika, tur atļauj tikai vienu bērnu piedzemdēt ģimenē, un bija nenormāli daudz abortu, vienkārši nenormāli. Un ko viņš darīja? Viņš slēpa tās kristīgās sievietes, kurās jau gaidīja 2., 3., 4., 5. bērnu. Un, kad piedzima tas bērniņš, kaut kādu laiku viņš ņēma viņus pie sevis, un sieva nebija ļoti iepriecināta, jo brīžiem bija daudz tie bērniši. Un tad meklēja starp kristiešu ģimenēm vietu šim bērniņam, lai viņš tomēr var dzīvot, lai viņš var augt. Un tajā brīdī man vienkārši satvēra sirdi, manā sirdī iedegās, un es sapratu, jā, kāpēc arī Latvijā ir tik daudz abortu, un ir tik daudz ģimenes, kuras grib bērniņus. Kāpēc neviens viņus nesaved kopā? Tas būtu tik brīnišķīgi, un no tā brīža sākās šis mūsu ceļojums, jo mēs līdz šim stāstījām par to, kā Dievs mūs darīja dzīves, ka mēs tiešām atguvām dzīves prieku, sākām dzīvot. Es tiku izrauta no visas šīs ļoti lielās melanholijas un visām tām depresijām un viss. Un ka tu gribi iestāties arī par dzīvību, par to, ko Dievs ir radījis, par šo brīnišķo brīnumu. Nu jā, es atkal paietinās apakaļ. Vēl nedaudz pirms tam vienkārši stāstīju par tām karjeras gaitām. Pirms tādā pretestības laikā, jā, un tur bija arī katastrofa absolūta. Un tad bija tas laiks, kad mēs arī apprecējāmies, un tā vēl bija tā vasaras, vēl nestrādājis, bet ok, viss tagad studijas pabeigts, jāsāk strādāt. Un tas bija apbrīnojami, kā sākot no šīs tādas, un tos tiešām gribu nodot visiem, sākot no tā brīža, kad tu pazemojies Dievam. Labā ziņā, jā, pasaulēs vārds pazemoties ir tādu nelāgu pieskaņu pie Dieva. Tas vienkārši nozīmē to, ka tu nonāc no tā lepnības vai kaut kāds varbūt nepareizs pazemības stāvoklis, vienkārši nonāc līdz tam pareizai vietai, kur tu reāli esi Dievu priekšā. Ne tu esi tur paaugstinājies, ne tu esi tur iekritis kaut kādā pārliekā pazemībā, bet tu nonāc tur, kur vajag. Un tas bija brīnums, kā pēkšņi, es pat neatradu darbu, man pat uzaicināja, es kaut kur ieliku CV, man uzaicināja, un pēkšņi izrādās, ka Arturs var kaut ko darīt, var kaut ko strādāt, priekšnieki priecīgi, visi priecīgi. Pagāja kaut kādas, tur nostrādāja kaut kādas 2 gadus kolēģi, iet pie priekšniekiem teikt, ka man vajag paaugstināt. Kas te notiekās? Pirms tam nevienam man nevajadzēja. Un vienkārši tā, kad varbūt kas klausās arī kaut jaunieši vai kas, kad Dievs arī, tad jā, Dievs zina, ka mums vajag arī pārtikt, tīpaši ar ģimenes un tā tālāk. Un kā viņš var svētīt to, ja mēs esam pazemīgi viņam. Un kopš tā laika, kur neesmu gājis un strādājis, tur vienmēr es brīnos, ka Dievs pašķir ceļu. Priekšnieki priecīgi, man tur daži darbi vispār slavēja, man tur es smējos, man pašam nāc smiegs. Es domāju, redz, tas ir, Dievs to dara. Es zinu, kāds es biju tur, jā. Es zinu tā laikā, kāds es biju. Un tas vienkārši arī padalīties par to, ka Dievs parūpēs arī par šīm lietām. Ja mēs uzticamies viņam, viņš mūs neatstāja tukšā, viņš parūpēs un dod arī to, ko mums vajag. Un par spīti tam, kad Laura teica, arī bija vēl tur tā depresija un vēl kaut kādas lietas vēl nesakārtojās ar Dievu, bet bija tad kopš mēs salauzāmies un kopš tā brīža bija milzīga svētība.
tās attiecības vairs nebija vispār tas, kas bija agrāk. Tur arī tie bērniņi ienāca ar svētību. Protams, bija grūtības, tur sāpēja vēderi, līdz kamēr mēs sapratām, kāpēc viņi sāp, un tagad jau mēs zinām, kāpēc viņi sāp. Un tā bija tāda milzīga svētības laiks, bet, teiksim, īsi pieskarts vēl savai dzīvei, Dievam arī vēl bija, kāds pamatīgs darbs, man tāds patiesas atgriešanās jāizdara. Un es atceros tādu smieklīgu epizodi, kā man šķiet vecāki tajā laikā arī vēl bija luterāņu draudzē, un bija tāds tā kā svētdiena, protams, pēc dievkalpojuma mājās arī runājām, bija kaut kāds bībeles stundas, un viņi tur runāja, un dažreiz tur pastrīdējās un diskutēja par Dievu vārdu. Viss tā kā vajag, ja, tur ritīgi. Un es tur sēdēju, tāds kaut 11 gadu sēdēju. Hei, jūs te vecie, jūs te meklējat un nevarat atrast, un jūs te ņematies. Es tagad vēl nemeklēju, ja, bet tā kā es tā ritīgi pievērsīšos, ja, te es visu to tikšu skaidrībā, kā tur ir un kā tur nav. Tāds, es ļoti spilgši atceros. Un, zini, gāja gadi, un es domāju, tas sirds stāvoklis kaut kāds Dievam vajadzēja viņu tik galā ar šo. Mēs zinām, ka lepniem Dievs stāv pretī, un tie, kas domā sevi kaut ko. Un tas, kā saka, ātri pārtinot to savu dzīves stāstu pāri, tad jau mēs tiešām tā kā meklējām Dievu un visu, bet tomēr tāda, vismaz mūsu gadījumā, tāda patiesa atgriešanās Laurai nāca, jau stāstītās lietas, un manā gadījumā bija tā, ka kaut kādā brīdī es sapratu, ka es zināju, ka man vajag arī kristīties apzinīgi, man vajag atgriezties apzinīgi, un kaut kā es nespēju tam nonākt. Es zinu, ka tam ir jābūt tā pa īstumu, un atgriešanās tas nav kaut kā. Un es tur buksēju, un vienā brīdī es vispār tā kā nolaidu rokas. Es neko nevaru izdarīt. Es tā kā gribu sekot Dievam, nesanāk, joprojām esmu tāds, kā esmu. Un tas abrīnojamies bija tas, ka Dievam bija vajadzīgs tieši tas. Viņš tā kā sagaidīja Arturu, ka to savus tur visu gudrību, izveicību un visu, ko tu tur par sevi domā, ka tu to beidzot noliks malā, tad es ar tevi sākšu darboties. Un tanī laikā man bija tāda kladīte, kuras pierakstīja, ja? Un parasti tur bija kaut kādas atziņas un kaut kāds Dieva vārds izlacis un vēl kaut kas. Un man bija smieklīgi, ka tajā laikā man kladītē palika tikai virsraksts. Tur pirmdiena, ja? Un tur pat nav nekas pierakstīts, nekas nav varbūt izlasīts. Tā kā vispār pilnīgi Arturam nav nekā vairs, ja, ko piedāvāt. Nekas tur nav vairs tāds. Un tanī brīdī notika tā, ka es biju saslims, nekas šausmīgs. Tur kaut kāda vīrus bija nokritis ar augstu temperatūru, atnāca no darba mājās un aizgāja gulēt citā gultā, lai neaplaižu sievu un bērnus tur uz tādu dīvāniņu. Un tanī naktī es nezinu, es pamodos, kaut ko, vai temperatūra bija augsta, vai kas neatceros, un sāku kaut kādas lietas domāt par savu dzīvi, un pēkšņi tas viss, ko es teorētiski zināju, Dievu vārdu zināju labi un daudz ko sapratu. Bet pēkšņi tas viss tā kā manā sastājās tā kā kaut kādā skaidrībā un loģikā, un tā kā pēkšņi saprot beidzot savu dzīvi. Tā kā, tur tu dzīvoji tā, tur tu mēģināji tā dzīvot, tur tu šitā, tur tu ieraugi visu, un tu vienkārši saproti visu Dievs. Tā kā es visu sapratu, man ir jāatgriežas pie tevis. Un man tas lielākais šoks bija, kas notiek tagad. Es taču tā lasīju, kāpēc tas nenotika tad, kad es centos. Bet tas bija tas gudrais ceļš, kā Dievs darīja ar mani. Un es tur sēdēju, un es nezinu, es tur raudāju un lūdzu tajā gultā. Un es domāju, kāpēc tas notiek tagad? Es pilnīgi šokā. Un man sieva nāk ārā no istabas un skatās. Laikam es biju pieteicis, lai atnāk naktī apraug, man var ko iedot padzert, es zinu, kā pašam negribās iet, tur temperatūra viss, bet dzert vajag. Un viņi pienāk, viņi skatās, vīrs sēž tāds tumsā starojošs tādām acīm, tā kā domā vispār kaut kas cilvēks uz miršanu, es nezinu, slims, kaut kas nenormāls notiek. Un es viņai sāku to visu stāstīt, kas ar mani notiek tajā naktī, un es sapratu, viss man rīt ir jāiet, kur tā kā ar šo Etiopietis to galvenieku, ja, kur ir ūdens no sērijas 38, 39 grādu temperatūra, ārā marts ar nullīti aptuveni, kur ir ūdens, man vajag viss ir brīdis, ja. Un, protams, ūdens nāca pēc kādām 2 nedēļām, jo vajadzēja izvesaļoties un vēl tur visādi šķēršļi bija, bet tas vienkārši arī es dalos ar to, kas man bija tas traucēklis, ka es domāju, jā, es tur sapratīšu, es tur visu izdarīšu. Un, mēs zinām, Dieva vārds saka, nav neviens, kas meklē. Tā kā, ja tu meklē, tas jau ir Dieva darbs, un tas bija tas, kas man bija jāsaprot. Un tad nāca šis laiks, kad, dažādas lietas, un nāca šis laiks, kad tiešām tas, teiksim, Dievs kaut kā acīmredzot redzēja, ka mēs esam gatavi kaut ko darīt arī tālāk. Un nāca šis laiks, kad piedzima šī biedrība, esmu dzīvs, un man sieviņa tur patiešām daudz vairāk sākumā bija iesaistīta, un brīnumainā veidā mums caur dažādām kaut kādām
piedalīties kaut kādā pasākumos, un kur tu tur brauci, parādās vēl cilvēki, kur teica, jā, par to vajag runāt, par dzīvību, par to, ka Es piebildīšu, ka šī bija viena no vienīgā reize, kad Arturs nenokritizēja manas tos plānus. Zini, kā mamīte mājās, tev visādas idejas, tad tu iesi studēt to, tad tev vajadzīgs tas, tad tu iesi tīrīt mājas citiem, un tad tu, nezinu, to darīsi un šo, un viņš vienmēr visu nokritizē. Visādi biznesa pārstāvs sieviņa. Nē, bērniņu jāizlata bērniņu. Un starp citu, man lielā lūkšana Dievam arī bija pie 3. bērniņa, kad sapratu, ka es neatgriezīšos savā karjerā, jo man iekšā bija tā doma, viņi izaugs, jā, tad es atkal sākšu dzīvot. Un man iekšēji bija Dievs, lūdzu, palīdz man iemīlēt to, kur es esmu. Palīdz man iemīlēt tur, kur es esmu šobrīd, palīdz man iemīlēt bērnus, palīdz man ieraudzīt, cik viņi ir vērtīgi. Un, paldies Dievam, tiešām es sapratu visu. Šis ir, kad es arī gāju kristībās, es nomiru arī profesijai. Es biju tā kā Dievs, kur tu man vedīsi, tas arī lai notiek. Un Dievs aizved līdz tam, kur vīrs pat nekritizē. Kaut kā, jā, un es arī zinu, es pats arī varbūt tādu pēdējā lietu, ko par sevi teikšu, es zinu, kad Laura pieminēja, ka es tur bērnībā kaut kā tas viss bija tā ievirzījies, kad es šausmīgi slēpu pašā bērnībā, ka man ģimene ir kristieši, jo bija kaut kāda dzimšanas diena, kur man mamma, sanāca draugu mamma, bija dedzīga tajā laikā, mamma teica, nē, mēs tagad lūksim, jā, pie galda lūkšanu, un visi man neticīgie draugi pēc tam tur ieķiķināja par mani un pavilka uz zoba. Un tad tas kaut kā, es zinu, ka bija laiks, ka es absolūti nekaunējos no tā, un tur bija tāds krāks vienkārši, ka es sapratu, ka tik neviens neuzzinātu, ka man ģimene ir kristieši, un es slēpos. Un tāds es kaut kur pa daļai nonācu arī tā kā pie Dieva jau tajā apzinīgā vecumā, un es atceros vienreiz tādu lūdzu, Dievs, ja tu vari kaut ko izdarīt ar šito cilvēku, tā kā padarīt, jo man bija šausmīgi bail, tā kā arī no maniem draugiem, ko tu tagad kristietis un ko. Es saprotu, Dievs, ja tu vari šo cilvēku pārtaisīt par kaut ko, kas var, nezinu, pastāstīt kādam cilvēkam, varbūt arī par Kristu vai kaut ko, tad tikai tu to vari izdarīt. Man pat grūti noticēt, bet iespējams, ka tu to vari. Un es kaut kā redzu, ka Dievs caur dažādām lietām to ir arī darījis. Un tur dažām grūtībām arī, tur kaut ciešanām un kaut kādas visādas lietas, kas ir nākuši. Un tajos brīžos kaut kā apmēram bijis tā, ka Sātans arī nāk, ziniet, viņš nākuši. Tu pat tā kā joprojām ar Dievu, jā, arī šobrīd tu viņam uzticies, jā, un paskat, kā tev iet. Nē, es joprojām, Dievs, jau vajag šitā ar man darīt, lai iet, un tu dari, tu man vadi, un arī sieviņa noticis pats, un kaut kā, mēs šodien varam dalīties ar savu liecību, un vēl kaut kādas lietas, ko mēs varam darīt ar Dievu žēlstības, ir vienkārši absolūts brīnums. Mēs tā kā, tie neesam mēs, kas to daram, un es ir dzirdēt tā dzīves stāstu, kas ir bijis tas mūsu varbūt. Un es arī par savu dzīvi domāju, kāpēc man bija tik ļoti visiem mēsliem jāiziet cauri. Citi iziet vieglāk, un tas nav tā, ka visiem ir jāizmēģina viss, un tikai tad viņi atrod Dievu. Bet es saprotu, ka tieši tā nenormālā lepnība ir tā, kas izaicina arī visstrakākās lietas, kas nāk pretī. Un tie, kas ātrāk tiešām pazemojās un atdodās un padodās Dievam, viņi ir ļoti pasaudzēti. Un to es arī visus aicinu un tiešām priecājamies par to, ka mēs dzīvojam, priecājamies par saviem bērniņiem, priecājamies arī par šo dzīvības kalpošanu, ko Arturs pieminēja arī esmu dzīvs. Un sākotnēji likās, ka tā būs vairāk praktiska palīdzība, bet mēs sapratām, ka ir pilnīgs informatīvs vakums. Un pēkšņi tas bija arī tik interesanti, ka es ieraudzīju, kā atdod to profesiju, un pēkšņi Dievs to paņem un ieliek pilnīgi citā savā darbā, kad tās mēdīju zināšanas, viņas tev palīdz, un mēs sapratām, ka mums ir jārunā vispirms par šo tēmu, jo latvieši vispār ir mazrunīgi, un par šo tēmu vispār, jo tas jau nav arī nekāds pārsteigums, jo, ja mēs ņemam no 91. gada, tie ir 435,000 aptuveni abortu, ja, mēs esam 1,8 miljonu populācija, tad 1/4 daļa, var teikt, no latviešiem ir piedzīvojuši šo. Un ja es kādreiz vienmēr runāju par šo tēmu, tur noteikti vai vecāku līmenī, vai vecvecāku līmenī ir šie aborti, un visi latvieši ir ar šo saistīti. Un mēs sapratām, ka jālauž ar tā stigma, kas ap to tēmu valda. Un no sākuma mēs sapratām, mēs negribam būt tie trakie kristieši, mēs iesim runāt ar profesionāļiem, ar mediķiem, embriologi, ģenētiķi, biologi, ginekologi, vecmātes, tiešām parunāt, vai tiešām tur nav nekāds zinātnisks pamats tam, ka dzīvībai ir vērtība, un tas, ko mēs uzzinājām, bija fantastiski. Kaut vai par to, ka
ko embriologi un ģenētiķi dalījās, ka, kad māmiņa gaida bērniņu, tad bērniņu un mammas šūnas apmainās savā starpā. Un pat ja mamma uztaisa abortu, un īpaši, ja viņa uztaisa sākumu tajā posmā, kas ir Latvijā atļauts līdz 12 nedēļām, šis bērniņš šūnas paliek mammā gadiem ilgi. Un viņas dziedē, piemēram, kaut kādas brūces, kas ir mammai. Viņas var arī izraisīt kaut kādas slimības, un to tagad visi ļoti, ļoti pēta. Un mēs runājam arī ar topošo ārstu palīgu, kuru tieši par šo veica arī pētījumu. Viņa teica, ka arī tās sievietes, kad viņas atcerās tos bērnus, tā viena no hipotēzēm ir, ka tās bērnu šūnas pat nonāk smadzenēs, un viņas pat fizioloģiski atgādina par to bērniņu. Tātad, ja tas, ko Dievs ir radījis, un arī vispār visu to radīšanas veidu, kā no milimetrīgām mēs esam radušies no milī tādām šūniņām, vai piemēram, ko biologs stāstīja, ka cik tur bija tie spermatozoīdi? 300 miljoni ārprāts, lai es nesameloju, bet nenormāls skaits, ja? Un tikai viens tiek līdz šai olšūnai, un tad biologs var teikt, tad, kad jūs jūtaties tā depresīvi vai nespēcīgi, atcerieties, vienreiz jūs bijāt vispār čempioni, jūs bijāt pilnīgie uzvarētāji. Un tās tikai dažas no lietām, par kurām mēs runājam, un tad mēs arī sapratām, ka jāizveido ir video par to, kā notiek abortu procedūra, vai tiešām tas ir tikai šūnu pikucītis, ko tur ātri vienkārši iztīra, un tas nekas nav. Mēs tam arī, mums bija daktori, kas to stāstīja, mēs veidojām animāciju, un drīzumā taisīsim arī par medikamentozo abortu, kas arī ļoti strauji ienāk Latvijā, ka tu iedzer vienkārši tabletītes, un tavas problēmas ir beigušās, vai ne? Tā kā mūsu laikos viss ir ātri un viegli. Mums bija iespēja arī radio sezonā gadu novadīt, kur arī mēs uzklausījām liecības, tiešām, kur dažreiz saka, nē, tām sievietēm nav nekādas traumas. Vīriešiem vispār viss vienalga, kur mēs tiešām uzklausījām, kur ir šīs traumas pēc tam un cik tas ir grūti. Un tam mēs esam arī nodevušies, un tagad mums ir pašiem bērniņš pieteicies, jo mēs esam, zin kā, ja par dzīvību, tad par dzīvību. Un mēs esam atvērti Dievam, jo Dievs arī, mēs redzam, sāk vest arī praktiskāk, jo tad, kad es biju kā žurnālists, tad vienmēr tas pārmetums bija, jūs tikai blā, blā, blā runājat, neko nedarat. Tad tagad mēs redzam, cik ļoti svarīgi ir arī runāt ar jauniešiem, runāt par to, kas tas ir par brīnumu, runāt par to, kas tas ir par brīnumu pati sieviete un arī vīrietis un šīs attiecības. Kā piemērs vēl viens tikai, ko mums arī biologs padalījās, ka ja vīrietis ļoti bieži maina partneres, ir vispār ķermenī tāda sistēma, ka viņš ir radīts pieķerties vienam cilvēkam. Viņš atpazīst tas hormons oksitocīns, ja, rodas ļoti daudz, viņš pieķerās tam cilvēkam un viss ir brīnišķīgi. Tikko kā tu sāc mainīt partnerus pēc partnera, tā sistēma sabrūk, un tad rodas tās situācijas, ka vīrietis vairs nevar atrast to īsto. Kur ir tā īstā, un tu meklē, un tu neatradīsi tieši tāpēc, ka tu izvēlējies šo ceļu. Un cik brīnišķīgi ir, kā dzīvība rodas tiešām attiecībās, kur ir laulība, kur ir uzticamība, arī šīs pāra attiecības, arī šīs intīmās attiecības ir pilnīgi nesalīdzināma. Tas ir tā kā, es nezinu, kā tu teici, tur vecs sarūsējs opels un kaut kas ļoti, ļoti glauns. Tā kā, jā, jūs noteikti varat arī piesakot, esmu dzīvs sociālajos tīklos, ja jums ir ar vēlme līdzdarboties, mums ir vajadzīgas rokas, mums ir vajadzīgas lūkšanas, arī kāds finansiāls atbalsts. Rokas un sirdis, kad es deg par šo jautājumu. Rokas un sirdis, un mūsu tas moto tiešām ir darīt dzīvi, lai iestātos par dzīvību. Jā. Nu tā. Paldies par uzmanību, mazliet virs laika.